Kad līdz lielajam hokeja pasaules čempionātam ir atlikušas mazāk nekā nedēļa, Latvijas hokeja izlase ir devusies uz Slovākiju uz 2 pārbaudes spēlēm. Kā viņiem tur klājās, kā arī citus notikumus, kas notiek Slovākijā, interesantus cilvēkus, saistošas lietas, brauc skatīties arī Icebox LV. Uz priekšu! Mūsu brauciens iesniedzies diennakts tumšajā pusē, un pirmie 400 kilometri braucot ar komfortablu auto, tūliņ būs jau pievarēti. Polijā netālu no Slovākijas robežas mūs pārsteidz pirmais pavasarīgais pērkona negaiss. Tumšs nakts, bet patīkami! Agrā svētdienas rītā esam ieradušies Skalicā, mazā Slovākijas pilsētiņā pie pašas Čehijas robežas. Vietējā hokeja arēna būvēta 60. gados, un to var redzēt. Arēna mūs no rīta sagaidīja ar pamatīgu dūmaku uz ledus. Ārā kārtīgs pavasara siltums, bet iekšā kārtīgs hokeja vēsums. Latvijas hokeja izlase šobrīd aizved rīta iesildīšanās treniņu. Pirms mūsējiem šeit iesildījās Slovāku valstsvienība. Slovāki rīta treniņā izskatījās diezgan pamodušies. Šobrīd iesildās mūsējie, un treneru korpus mēģina pamodināt arī mūsu čaļus. 2. un 3. maijā šeit Skalicā Latvijas izlase aizved 2 pārbaudes spēles pret Slovākijas valstsvienību. Gatavojamies pasaules čempionātam Vācijā, un šīs mūsējiem ir pēdējās pārbaudes spēles 6 pārbaudes spēļu ciklā. Icebox TV speciāli no Skalicas, Slovākijā.